uztaisīsim Google biznesa lapu, ja biznesa profilu, un tad es došu tev datoru. Un... Nu, kaut kas arī bija nācis un teicis, ka bet Google tevi tā kā vēl nevar atrast. Tāds skaidrs. Tad šī tā būs tā lieta, pie kuras mēs strādāsim. Labi, tad vari rakstīt Google biznesa lapa vai profils vienalga. Jā. Un tad pirmais Google uzņēmuma profils. Tas ir pamanāms Google tīklā, un to jau visi parasti cenšas, lai jūs būtu Google pamanāmi. Tad spied pārvaldīt tagad. Un tad vajag Gmail e-pasti. Mēs varam tālāk, ja? Jā, tad tālāk. Tad parole būs 90% parole ir problēma. Tad es jau saku, vairāk nekā 90% ir tāds, kāda bija man parole. Jā. Un šo var izlaist. Tas ir parasti to Gmailā tā kā prasa tur izdarīt. Tas ir par Gmailu saistīts. Ja jums interesē, kā uztaisīt Gmail e-pastu, tad es arī nofilmēšu video, kā uztaisīt Gmail e-pastu, jo Gmail e-pastas būs visur vajadzīgs. Tagad tikai sāksies īstais Google biznesa profila, tā kā izveida. Tad pirmais ir uzņēmuma nosaukums. Tur Facebookā, kā tu liki, kā tu visur, tā kā visos tajos profilos, tad, lai vienāds tas nosaukums ir visur. Jā, vari tad to spiest, izveidot uzņēmumu ar šādu nosaukumu, tad turpināt. Un tagad jāizvēlās uzņēmuma veidu, tev pakalpojums. Jā. Tas uzdevums ir vienkārši lasīt un skatīties, kas būtu atbilstošākais. Atbilst kāda lieta, tad ok, un ja te var pat abus atzīmēt, tad, jo tas gan ir pakalpojums, tev ir pakalpojums un arī klātienā, tā kā var turpināt, jā, un tā te kategorija jāmeklē, tad frizēt, jā. Tad adrese. Un te tad arī jāpaklausā. Tad neviens no šiem. Jā, tīmekļa vietne pagaidām nav, bet es tā kā vakar domāju, ka īstenībā es tev varētu uztaisīt tev tomēr to mājaslapu arī. Un tas dotu tev tomēr papildus pozīcijas. Es domāju, ka tev tādu pavisam tā kā vienkārši, mājaslapu tīri informatīvu. Viņa Google uzreiz to augstāk būsi pozīcijas vēl labākas, bet to pēc tam tā kā ierakstīsim, pagaidām viņa nav. Pievienoja terdzēšanas iespēju, tas arī ir jauns parādījies, atver lodziņu, ko viņš tur. Message gan jau WhatsApps būs, jā, WhatsAppu gan jau lietas labāk, te var pievienot WhatsAppu. Nu jā, te tev vajadzētu no WhatsAppa dabūt to linku. Šādi vienkārši. Jā, un telefona numurs. 371 arī jābūt. Bez plusiņa vienkārši 371. Bez nekādām atstarpēm vienkārši. Jā. 371. Okay. Un tālāk. Norādīt savu uzņēmumu kartē, jā. Tad var turpināt. Viņš tagad uzreiz verificēja. Tālāk. Tad tu vari salikt arī pakalpojumus un rādīt vairāk. Tie vai vīriešu matu griezums, tad tā kā varbūt pat tie pirmie tā. Tu arī visu varēs papildināt un mainīt arī, kas tālāk tā kā tas. Un tad tad jau tu varētu arī norādīt to visu, varbūt visus darba laikus labāk. Jā, pievienu uzņēmumu aprakstu. Nu jā, te kaut kādu aprakstiņu jau arī var ierakstīt, vai tev kaut kur varbūt ir tur Facebook lapā, vai kaut kur jau rakstīts kaut kāds aprakstīņš. Kaut ko var. Jā, šis man vienmēr sagādājas mazliet problēmas. Jā? Domāt kaut ko. Nu, bet tagad jau ChatGPT tad. Es ar viņu esmu mēģinājis, bet man nekad īsti neuzrunājis. Man es vienkārši nemāku pateikt viņam nu jā, tad ir jāstāsta. Vislabāk tu ar viņu runā vai nē? Nē, dzirdi mani, jā? Kādā valodā viņš runā? Mēs latviski runājam. Elizabetē viņš arī nojūdzies bieži. Atsiprašau, kodėl tu nekalbi latviškai? Kas su tavimi? Labi, tad piedāvāju šādu īsu aprakstu. Mr. Barbershop Jēkabpilī piedāvā kvalitatīvus vīriešu un jauniešu matu griezumus, bērnu frizūras, kā arī bārdas kopšana. To arī varēs jau papildināt tā kā tādā ziņā. Jā, tagad ir logo, bet nav slikti arī, man liekas. Sejas, jā. Pelīti gan jau. Var tepat seju. Tepat esi? Jā. Labi. Lejupilādes. Bet pagaidām tālāk. Tad pievienot uzņēmumu fotoattēlus. Kaut kādas tev tā kā ir kaut kāda galerija, varbūt tās ar tiem. Nu, gan jau ir tev daudz, viss kaut kas. Nu, labi.
jābūt kaut kā jau. Dāj, tālāk. Jā, un te viņš baigi piedāvā uzreiz reklāmai, jā, to izlaist. Te arī izlaist. Bet var kāds iesniegt turpināt. Jūsu uzņēmums Google tīklā, nu, tā kā rekur jau rādās. Ja tu būsi ielogojusies savā Gmailā, tad tu vienmēr tev rādīsies jau kā administrācijas iespējas. Vari pievienot sociālo tīkla profilus. Rekur, piemēram. Un te tev ir lūgt sniegt atsauksmi, rekur tev ir links. Un tā kā viņi var WhatsAppā rekur šo te, un ir arī taisam drukājam citiem klientiem. Uz tā plakātiņa, lai viņš var noskenēt, vienkārši sēž, viņš noskenē šo izdrukājot. Tad ir, es aizsūtīšu šis links ir atsauksmei. Un arī šo var saglabāt. Jā, nu principā tagad ir tas galvenais izdarīts. Tā es varētu arī uzreiz arī atsauksmi atstāt. Jo vairāk atsauksmi, jo augstāka pozīcija, ja tur notiek aktivitāte. Tā kā tas ir bez maksas pilnībā un to neizmantot, ja tu vari Googlē parādīties bez maksas tā kā un tevi rāda ar šo lokāciju un visu un tu vari redzēt, ka ir atvērts, redzēt telefonu un visas lietas, tad tas, tā kā to netaisīt, tas kādā sakarā. Kā jā, labi, tas ir izdarīts. Tad nākošajā video es domāju uzreiz jau varbūt tiešām taisīt mājaslapu, parādīt, kā tas viss notiek ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un tad sekojiet soli pa solim. Forši, nu paldies tev. Ok, jums par labu.